Labvakar! Lai dzīve neliktos tik sūra, latviešu mākslinieki ikgadējo rudens izstādi pārvērtuši laimīgās mākslas izstādē. Mēs dodamies lūkot, kāda tad ir radošo prātu laime. Laimīga māksla ir, varētu teikt, tāda māksla, kur mākslinieks pats radot ir laimīgs un arī skatītāju viņu paceļ mazliet virs zemes. Mākslinieks ir laimīgs radot darbu. Laimīga vai nelaimīga? Nelaimīga jau vispār māksla noteikti nevar būt. Par to pārliecinājāmies dodoties uz Laimīgās mākslas muzeju, kurš atrodas 4 pieturu attālumā no Rīgas lidostas. Simboliski un laikmetīgi. Patiesībā tā ir ikgadējā izstāde rudens. Es viņu kaut kā salīdzinātu tādu nezāli, kur, daudziem patīk, daudziem nepatīk, bet, vienaldzīgs laikam, ka neatstājam. Šogad izstādē savu laimīgo mākslu eksponē vairāk kā 150 dažādos mākslas medijos strādājošie Latvijas mākslinieki. Viņus vieno vēlme par spīti ārējai nedrošībai, haosam un negācijām radoši pievērsties laimes meklējumiem. Mūsu favorīts mākslinieks Vitolds Kucins. Viņš apgleznojas pagalis ar tautumētām. Tas ļoti simboliski, jo mūsu tautumētas daudz aizlido, viskaistākās meitenes. Daļa no skaistākām meitenēm aizlido kaut kur prom uz dienvidiem, un mēs zaudējam tādā ziņā savu daļu tautas. Mākslinieki kā nu kurš izpauž savu laikmetu sāpi. Daži piedāvā nokļūt animācijas pasaulē. Varbūt tāpēc izstādē mākslas mīļotājiem piepulcējās kupls pulks jaunās paudzes, apmierināti ar dzīvi un laimīgi. Parasti laimīgi tie cilvēki, kuri piedalās mūsu pārvērtībās. Šoreiz pa pēdām modes tendencēm. 24-gadīgo Aju jaunā ampluā pārvērtīs un modes līkločos orientēsies modes māksliniece Līga Banga. Mēs to viņu stilu taisīsim tādu modīgāku, varbūt mazliet trakāku, kā parasti, un tad brīvāku. Aija izrādās gatava lielām matu pārvērtībām. Es esmu gatava, negluži nogriezt, bet kaut ko tādu vairāk pamainīt. Sacīts darīts, mati kļūst absolūti citādi. Viņš šobrīd tieši ir gaišāk uztaisījusies, bet viņai vajag tumšākai būt. Ar jauno frizūrā iekļūst smaidīgāk, izrāda savu darināto auskaru krājumus un tiek arī pie svaigas grima kārts ar modīgām tendencēm. Modē ir tas, kad ir ļoti nākušas aktuālākas platas uzacis. Nāk modē nedaudz 80. 70. gadi, kad tika pielietoti košie toņi, pat varbūt vienā gammā, zils, zaļš, acu ēnās. Košums manāms aktuālajos tērpos, arī astrām tupelītēm un garām zeķiem bruņojusies, Aija gatava iekarot savu vietu pasaulē jaunizveidotajā modes ampluā. Tā kā kaut kas no citas planētas vispār. Bet skaisti, man patīk. Vintāža atradums ir mētlīts kā no vecmāmiņas pūralādes, kas obligāti jāaptina ar supersmalku jostiņu. Un Aija no meitenes pārtopa dāmā, kura vīriešu prāt var plikšķināt acis gan modes skats pirmajā rindā, gan arī citur. Viņi izskatās lieliski. Viņi varētu tagad doties, varbūt satikties kādu draugu vai draudzeni un iet kaut kur kopā izkliedēties vai iz randiņu. Droši vien ābēdārzā grilēt lasi. Normāli sniedziņš, kūstas. Uz skropstām. Uz fotosesiju droši, kā minimums. Ja? Kā maksimums, uz modes skatu var arī. Var. Ja interesē jaunumi skaistuma industrijā, tad jādodas uz akadēmiju. Fotoaparāta klikšķi, elegantākās pozas un profesionāla padomi. To visu var atrast Skaistuma akadēmijā, kas ik mēnesi notiek kādā no Douglas veikaliem. Tā ir no akurātajiem vāciešiem pārņemta tradīcija mācības Skaistuma akadēmijā. Izrādās teicienam, skaistums prasa upurus, nekāda pamata nav. Visu izšķir prasmes. Prasmes te var apgūt pār pārēm. Super īsā laikā ir iespējams noskaidrot knifus par un ap nagu kopšanu, aktualitātēm, meikapā, kā arī galvasrotām. Dāmas ir zinātkāras. Jautājumi vienmēr ir tādi, pirmkārt, kas man piestāv vislabāk, un, protams, otrs jautājums ir, kas šoruden vai šosezonu ir modē. Skaistuma praktiskai izzināšanai ir pamatojums. Pašmāja dāmas esot naskas kosmētikas lietotājs. Jā, daudz lieto. Man šķiet, ka vairāk nekā citur pasaulē. Tomēr svarīgi just mērsajūt un nepāršaut pār strīpu. Vistipiskākā kļūda šķiet tā, kad gaiša seja sādu grib uztonēt tumšāku ar tumšākas krāsas tonālo. To nekad nevajag darīt, un ja grib to dzīvīgumu un veselīgumu, tad to var izdarīt ar bronzeriem, ar vaigu ēnām. Mēs atgādinām, ka lielisks skaistuma papildinājums ir mirdzums acīs, kas panākams veicot tīkamas nodarbes vai rūpējoties par četrkājainiem draugiem. Es vienkārši varbūt pavirzos kādu solīt tālāk, jo parasti ir doma, ka viņi ir diezgan tādi draudīgi. Lai kliedētu šādu veidu stereotipu par saviem mīluļiem buteļieriem, to saimnieku uzrīkojuši Jestru izstādi. Lūk, kāda ir patiesība. Tie bija augstmaņu suņi, un arī šobrīd skaitās labais tonis Anglijā profesoriem.
Tiem, kas strādā augstskolā, turēt mājās vismaz vienu baltu bulterieru, jo tā ir klasika. Pasaulē ir aizliegtas suņu cīņas, kādās savulaik piedalījušies bulterieri. Viņi ir ļoti gudri, viņi, protams, ir nedaudz spītīgi, tas no terieri, bet tas spītību mēs varam pārgriezt uz otru pusi un pateikt, ka viņi vienkārši ir mērķtiecīgi. Šādu suņu saimnieki bieži vien aizraujas ar āršķībām. Шапочки – это у нас, так сказать, аксессуар на выход, а дома мы ходим без шапочки. Kamēr suņuki izrāda smalkus iemalkus no Bratislavas, saimnieki labāk izvēlas būt neuzkrītoši. Izstādot baltu suni, ir svarīgi redzēt viņu, nevis saimnieku. Tāpēc es riskēju būt spalvaina uz melnā fona, bet es izstādu savu suni, jo viņš šodien ir galvenais. Suņu saimniekiem svarīga ticība un griba pierādīt, ka īstā dzīve ir pavisam cita nekā tā, ko diktē stereotipi. Šai reizē tas viss. Nākamreiz noskaidrosim, kāds ir patriotiski stilīgs latvietis. Tiekamies pēc nedēļas. Atā!